Esiet sveicināti, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Atkal klāt ir otrdienas vakars. Faktiski jau gandrīz kā mums iepriekšējos raidījumos Valdis Steins teica, un mēs ierakstījām arī vienu dzirdavotu raidījumu ar silavotiem, par ūsiņiem. Ūsiņi saka, kad ūsiņi pienākuši, tad ir faktiski sākusies vasara. Ārā gan vasaru mēs nemanām, bet, sola, ka rīt parīt jau sāksies siltums, un mēs šo vasaru patiešām sāksim just. Bet, tas ir labi, vasara, siltums, saulīte, patīkami, bet, patās mums bija te tādi visādi saucamie svētki. Svētki, nezinu, priekš manis tie faktiski nebija nekādi svētki. Es to traktēju kā LPSR ar sociālistisku ievirzi pārvērtās par LPSR ar kapitālistisku ievirzi, un nekas sevišķi vairāk nenotika. Visa šī komunistiskā nomenklatūra faktiski palika pie stūres, faktiski notika tāda jocīga transformācija, un mēs sākam dzīvot ne tikai tāpat, kā mēs dzīvojām, tas ir dzīves līmenis, bet mēs faktiski dzīvojam sliktāk, nekā mēs dzīvojam pie padomijas. Protams, ir daži miljonāri, ir tie lielie bagātnieki, kas te izpirkuši un sapirkuši visādas mājas, mēs varam staigāt riņķīs, iekaloties un skatīties, tiks sakopts, viss tik skaisti, īstas, riktīgas, tā sen vajadzēja un tādas skaistas lietas un mašīnas un viss, redziet, un tajos lielveikulos arī paskaties, cilvēki pērk, skrien kā traki, bet tas galvenais rādītājs ir, vai tauta vairojās, vai izmirsti pie padomijas. Par lielu brīnumu, pie visu šo te sociālismu, pie šo te PSRS ņaugiem, pie visiem, kādi tur čekas un kas tur mūs tur mocīja un vēl nezinu, ko teica, un pat izvešanas un vēl karš un viss, bet tauta vairojās. Tagad tauta izzūd. Ar katru paudzi uz pusi latvieši. 2 reizes mazāk. Vai patīk vai nepatīk? Pie šī dzimstības koeficienta 1,14, cik mums pat labad. Mums mierina tikai, aizmālē acis, saka, ka viss esot gan rīz vai kārtībā, un nekas, drīz būs labāk. Valdība saka, ka krīze esot pārvarēta, viss ir cauri un ļoti jauki, bet reāli mēs nemanām, un vairs pat nepiemina. Ja te vien brīdo skaitīja un šausminājās, ka daudz aizbrauc projām un Latvijas zaudē cilvēks un ko, tad tagad mēs, protams, cenšamies kompensēt uz kaut kādu visādu imigrantu, iebraucēju, ķīniešu, nēģeru un vēl citādu rēķinu, arābu un kas te tikai nav. Mēs cenšamies kompensēt šo dzīvā spēku zudumu, sauksim drīz viņus pa latviešiem, un tā mēs vispār vairs nezināsim, kas ir latvieši, kas ir Latvija. Es domāju, tāds pats kopītnes tipa tā konglomerāts, tāda pati obšķaga, kā Amerikas Savienotās valsts, kurām es ļoti drīz paredzu galu. Bet, labi, sāksim mūsu šodienas raidījumu, tā teikt, ar mazliet tādu, cerīgāku domu, jo man ir šodien viesos šeit Gaismas pilī 2 ņipri viesi, Aivars Andersons un Edgars Dambītis, un viņi ir gatavi šeit, tā teikt, arī teikt savu vārdu, ko tad mums darīt, kā darīt, un vai viņi ir uz mieru, kas šeit notiekās vai ne. Bet pirms tā vēl vienu sīku muzīku, Nonoletā, Gigliola Cinquetti, paklausīsimies. Jā, mūsu klausītājiem par prieku es nospēlēju tagad šo jauko Nonoletā, Gigliola Cinquetti. Redzēt, tādas dziesmas kādreiz Eirovīzijā dziedāju un spēlēju. Nevis kādas mums tagad te, kur vispār no muzīkas nav palicies pāri vairs nekas. Tā kā mums tas Eirovīzijas festivāls tuvojās, tad, lai mūsu klausītājs salīdzina kāda tagad Eirovīzija, tāda arī mums šodien dzīve šeit, un kāda bija tajos tālajos 70. gados, kad es šo skaisto dziesmu ieliku savā pirmajā itāļu hitparādē, ko es uztaisīju uz lentām, ko rakstīju priekš cilvēkiem. Bet tagad pamēģināsim atcerēties pašus šos pirmsākumus. Mums patās bija 4. maijs, šī 4. maija režīma dibināšanas diena, deklarācija 4. maija, un
Mans cīņu biedrs Aivars Andersons, kurš, kā jūs ziniet, ir Pilsoņu kongresa pārstāvis, kurš ir īstās Nacionālās apvienības valdes loceklis, kurš ir jaunās, jeb tās īstās vecās latviešu biedrības valdes loceklis, un tā tālāk. Viņš atrada ļoti jauku Ilmāra Lazovska referātu. Ilmārs Lazovskis bija profesors vai medicīnas zinātņu doktors, atcerieties, tajos laikos viņš bija inteliģences izvirzītais pārstāvis Latvijas prezidenta amatam, un viņš vēl tur tajos, tā teikt, pašos šīs te 4. maija Latvijas pirmsākumos bija ļoti jauku runu teicis, un kur, paklausieties, cik mūsdienīgi skan viņa Ilmāra Lazovska runa šodienas skatījumā. Lūdzu, Aivar, kas tev tur tā aizķēra, un mazliet iepazīstina mūsu klausītājs ar šo te runu? Lūdzu. Jā, es tā nejauši paņēmu rokā šo latviešu nācijas izredzes brošūriņu, un viens no pirmiem runātājiem tajā inteliģences konferencē zinātniskajā 1990. gada 28. septembrī, tas tātad pirms gandrīz 4. gadsimta, un es nezinu, kas man lika ieskatīties šajā brošūriņā. 8000 eksemplāru metiens toreiz bija. Ilmārs Lazovskis par draudiem latviešu nācijai. Vācu ārsts, zinātniskās patoloģijas pamatlicējs Rudolfs Virhovs 1877. gada vasarā apceļoja Baltiju. Ceļojuma piezīmēs Virhovs izteicis savas domas par latviešiem kā nāciju. To saturs īsumā šāds. Latvieši ir veca un stipra tauta, kas ilgi glabājusi savas paražas un valodu. Pašreiz latvieši strauji asimilē citu savā laikā stipru tautu lībiešus, kas pēc dažiem gadu desmitiem būs pilnīgi pārlatviskojušies. Bet pašus latviešus nākamajos pārsimt gados asimilēs austrumslāvu tautas. Virhova pēc lībiešiem teiktais piepildījies, un pašreiz arī Virhova otrais pareģojums var izrādīties patiess. Lūk tā, Ilmārs Lazovskis savā lekcijā, savā uzrunā universitātes aulā sāk savu runu. Tas pats ievads, ja? Tas ir pats ievads. Tātad 1877. gadā jau bija šādi secinājumi. Lasu tālāk. Es uzskatu par savu uzdevumu šai ziņojumā izcelt 3, manuprāt, vissvarīgākās lietas, no kurām atkarīga latviešu nācijas pastāvēšana. Latviešu skaits un veselība, kas nosaka tautas fizisko spēju dzīvot. 2. Latviešu garīgā spēja dzīvot, jeb izglītība un kultūra plašākā nozīmē. Un 3. Nācijas dvēsele, jeb latviešu valoda. Visus šos 3 apstākļus mūsu dienās vērtē dažādi, no pozitīviem pārspīlējumiem līdz noniecināšanai. Pirmajā vietā izvirzot tīri saimnieciskus aspekts. Gluži tā kā šodien. Vispirms par pirmo bīstamo draudu latviešu nācijas fiziskai eksistencei, par latviešu skaitu un veselību. Apstākļos, kad latvieši savā dzimtajā zemē jau praktiski kļuvuši par minoritāti, jo mūsu jau patiesībā ir mazāk par pusi no visiem iedzīvotājiem, latviešu skaits turpina aizvien straujāk sarūkt. Par latviešu mazo dzimstību un jaukto laulību pieaugumu jau daudz rakstīts. Mazāk apzināts, bet mazāk bīstams drauds latviešu nācijas fiziskajai nākotnei ir tās genofonda graušana. Daļēji vai pilnīga sieviešu neauglība pat labam sasniedz 56%, bet vīriešu neauglība pēdējos 3 gados ir 3-kāršojusies, un tā ir 40%, kas lielā mērā saistāms ar Černobiļas avārijas kāpināto radiāciju. Te jāsaka, pēc pēdējiem datiem, tas ir Latvijā minēts, Ilmārs te runā par Latvijas 40% vīriešu neauglību. Skaists ar Černobiļas avāriju kāpinātu radiāciju, bet pat ir zināms, ka
pasaulē ir 20% neauglīgi vīrieši. Tas ir 5. daļa. Domājiet paši, kāpēc tas tā ir, tik strauji pieauga. Pirms 100 gadiem tā nebija. Daudz latviešu jauniešu dienestu laikā un pēc tā piedalījās avārijas seku likvidēšanā vai arī saņēma apstarojumu kārtējos dienesta darbos. Mums ļoti trūks nopietni medicīnisku, socioloģisku pētījumu šai jomā. Drauds mūsu fiziskai eksistencei slēpjas arī tajā apstākļā, ka katra atsevišķais indivīds nožēlojami niecīgi piedalās savas veselības saglabāšanā un kopšanā. Nu tad jāsaka, ka šodien tas tā ir. Šodien par veselību jārūpējas katram pašam, bet tā kā mēs esam ļoti sliktā, kā saka, nabadzības stāvoklī, tad ne visiem tas ir lemts. Tālāk lasu. Kroplā sociālā sistēma tautai atņēmusi dzīves jēgas pamatni. Nu, atceramies, ka atmodas sākumā gandrīz 1000, pat vairāk kā 1000 pašnāvību gadījumu bija Latvijā. Gada laikā vairāk kā 1000 jau bija tajos gados, kad notika šī konference. Lasu tālāk. Laba veselība un ilgs mūžs vairs neilgs to augstāko vērtību grupā, kas nosaka laimīgu dzīvi. Nav neviena likuma, kas piespiestu katru pašu rūpēties par savu veselību. Reizēm pat ir izdevīgi būt slimam. Nu, tas bija tajos laikos. Jaunas slimnīcas, modernas operācijas sadarbībā ar ārzem kolēģiem un jaunas zāles šo bēdīgo kļūdu nelabo, bet tikai lāpa tās sekas. Latvija kopā ar Padomu Savienību ietilpst to zemju skaitā, kur miršana no pārāga infarkta un smadzeņu insulta joprojām pieaug, bet Rietumvalstīs šie nāves cēloņi jau 10 gadus neatlaidīgi samazinās. Nu, tur gan var strīdēties. Tālāk. Atgādināšu, ka šīs slimības atkarīgas tikai un vienīgi no paša indivīda, bet ne no ārsta, poliklinikas vai vienreizējas lietošanas šļircēm. Bīstams drauds mūsu fiziskai eksistencei ir arī tas, ka migrācijas likums gandrīz nedarbojas, pat gluži otrādi. Piemēram, Rīgas pilsētā un Latgalē ieceļošana kļuvuši intensīvāka. Tādēļ latvieši visai strauji savā tēvzemē kļūdami par minoritāti tuvojas trimdā gājušo latviešu stāvoklim. Arī tie visā zemēs bauda tādas pašas tiesības kā lielā nācija un sarūk tāpat kā dzimtenes latviešu minoritāti. Tik tālu par Latvijas fizisko iznīkšanu. Otrs pēc manām domām vēl nopietnāks draugs, kas latviešu nāciju var iznīcināt jau pirms tās fiziskās izzušanas, ir mūsu tautas izglītības, kultūras un morāles, jeb tautas gara degradācija. Nu, tas šodien pilnos apmēros notiek, tas no manis. Šī lejupslīde, kas manuprāt pat labam ir sasniegusi bīstamu robežu un tuvojas pašam kodolam, jeb nācijas mentalitātei, sakņojas vairākās nelaimēs. Mums ir daudz cilvēku ar augstskolu diplomiem, tomēr ļoti maz inteliģences, bet cilvēkiem ar vidēju izglītību faktiski bieži vien nav pat pamatizglītības. Daudzās vietās darbojas cilvēki ar zemu profesionālo kompetenci, jeb amata prasmi un arī ar zemu vispārīgu kultūras līmeni. Tas jūtams visās mūsu dzīves jomās, bet jo īpaši tajās, kuru pamat uzdevums ir kultūras kopšana un paušana. Profesionālisma trūkums un zema kultūra manāma, piemēram, televīzijā un rādio, kas krietni samazinājuši savu izglītošanas funkciju, aizvien padevīgāk kalpo jau tā neizglītotās sabiedrības izklaidēšanai un izstiopu tās gaumē. Turklāt tas notiek sliktā, pārāk bieži aplamā latviešu valodu. Nu, mīļie cilvēki, teikšu atkal, tas taču pilnīgi sasaucās ar mūsdienām. Ja skatāmies rādio un televīziju. Un tas ir atmodas sākuma posmā, LPSR laikā vēl. Jā, pirms gandrīz 25 gadiem tas ir. Inteliģentu preses izdevumu ar kultūru virzītāju spēku mums ir visai maz. Par labiem piemēram es varētu minēt kultūras fonda avīzi, tāpat žurnālu Grāmata un tiem tūs ir avots un varbūt vēl daži. Tātad ļoti maz. Kultūrai un garaspēkam vajadzīgas vismaz divas pamatlietas. Pirmā ir nacionālais mantojums, kas veido nacionālo mentalitāti.
Mums tas, sākot ar dainām, ir viens no bagātākajiem pasaulē. Otra nepieciešamā lieta ir vispār cilvēciskums un internacionālā kultūras izjūta. Padomu varas gados nacionālais tika nīdēts vai pārvērsts par lētu farsu, bet internacionālais bija sinonīms krieviskajam. Tagad mēs ieslīdām otrā galējībā. Aizrāvušies ar nacionālo, mēs novērtā esam pametuši tiekšanos pēc pasaules kultūras. Nacionālā pašapziņa ir stipra tikai tādai tautai, kas ir brīva no nacionālās aprobežotības. Te arī būtu vieta atgādināt, ka kultūras un izglītības nodošana ekonomiskai pašaprūpei un saimnieciskam aprēķinam mūsu kultūru internacionalizēs un iznīcinās tāpat kā padomu vara, kas 70 gados paspējusi internacionalizēt un iznīcināt 70 nācijas. Jā, runa ir garajā. Mēs nedrīkstam par mazu... Tu neprecīzi pateici, tās nebija nācijas, tās bija vienkārši tautas padomijā. Atceries, tās jau nesauc pa nācijām. Tās bija mazas tautiņas, tur ziemeļu tautas Sibīrijā, kas daudz bija, arī te Eiropas daļā pirms Urāliem, tur daudz, grūti jau mums visu viņus tagad nosaukt, bet jā, tas skaits bija ap 70 tautas. Jā, pēc citiem datiem pats līdzīgs 100 laikam ir. Jo tās tautības bija ļoti daudz. Ilmārs te min nācijas, jā, tajā savā uzrunā. Beidzot atzīts, ka mūsu humanitārā izglītība bijusi novārtā, un kā sēnes pēc lietus vairojas humanitāras skolas ar dažādu ievirzi. Mēs atkal lēni slīdam galējībā. Tikai humanitāriem priekšmetiem, mājturību un jauku dziedāšanu tuvieties pasaules prasībām nespēsim. Mēs nedrīkstam par zemu novērtēt, piemēram, matemātikas, fizikas, ķīmijas un eksakto zināšanu nozīmi savas valsts veidošanā. Un kas vēl svarīgāk, mēs nedrīkstam humanitāro statīt pretī eksaktajam. Pat labam Latvijai vajadzīgas brīvas skolas, kur tiek kopta sintētiska domāšana ar humanitāro un eksakto zinātņu līdzsvaru. Jā, šodien, līdz šai dienai vēl tas nav panākts. Viņa uzruna ir diezgan garša. Lasīšu, jā, līdzās labai izglītībai, zinātne, it īpaši fundamentālā zinātne, veido kultūras centrālo daļu, tās kodolu, ap kuru kristalizējas māksla, literatūra, saimniecība, morāle, likumība. Diemžēl zinātnes finansētāji, acīm redot paši būtam ne sevišķi izglītoti, zinātni uzskata tikai par praktisku izteikumu izstrādātāju. Tāda attieksme veicina smadzeņu, jeb mūsu nācijas gaišāko prātu noplūdi. Latvijā šis process ir iezīmējies. Var droši paredzēt, ka īpaši latviešu jaunošu vidū vērojamais svešvalodu bums jau visdrīzākā laikā visgaišākajiem jaunajiem cilvēkiem pavērs plašas iespējas mācīties labās skolās ārzemēs, kur arī saprot, kāda starpība ir starp kazino klientu un patrūcīgu, bet gudru jaunu zinātnieku. Zinātnē radušos vakumu Latvijā ātri aizpildīs operācijas internacionālisti, bet mūsu tēvzeme kļūs gara nozīmē vēl nabagāka un nācijas saglabāšanās spēja vēl vājākā. Ļoti te sasaucās ar mūsdienu stāvokli. Te jau mums ir Radio Merkurā runājuši zinātnieki un teikuši, ka tas ir viss nožēlākais stāvoklis, kas notiek šodien ar mūsu zinātni. Zinātnieks strādā ārzemē un sūta naudiņu uz Latviju, bet labums Latvijai no tā nav nekāds. Vēl pagaidām, var sakot, lai nenomirtu badā viņu radinieki. Jā, vēl pagaidām. Tā kā redziet, tā problēma jau ir 4. gadsimta garumā. Nemaz nerunājot vēl par tiem 50 impērijas gadiem, PSRS gadiem. Lasu tālāk. Izglītības un kultūras nikuļošana grauj nācijas morāli ētiskos pamatus un iekšējo kultūru. Tie ir jēdzieni, kas patiesībā atspoguļo tikai mūsu attieksmi pret parādībām, lietām un citiem cilvēkiem. Morālē šādā izpratnē ir 3 darbības līmeņi. Pirmais, visprimitīvākais ir likums, kas reglamentē, ko drīkst un ko nedrīkst, un kāds sots par katru pārkāpumu draudu. Pie mums likumība ierobežoti vēl darbojas. Tā gan, diemžēl, pārsvarā
ietekmē tikai godīgu, naivu, neveiklu vai arī vienlīdzīgu cilvēku rīcību. Ievērojot dubultvaras reālos draudus un izpildvaras vājumu, šis morāls līmenis aizvien slīdēs uz leju. Otrais morāls līmenis ir sabiedriskās uzvedības noteikumi, jeb vienkāršāk. Tā nedrīkst, jo visi redz. Jā. Minētā sabiedriskā morāla manām sarūk arī trūkumā, jeb deficītā vai citā kopīgā likstā. Tās specifiskais vējs ļaundabīga audzē nozīmē divkosība, vārdu un domu, kā arī patieso darbu nesaskaņu. Gluži kā šodien tas ir. Labāk par daudziem to pateica Guntars Godiņš dzejola dialogs ar divkosību, kas publicēta Atmodā. Tālāk. Trešais morāls līmenis ir iekšēja jeb individuālā morāla, likumība, ko nosaka Dievs vai sirdsapziņa, kas patiesībā ir augstas iekšējas morāles principi, ko pie mums par retam vēl spēj ieaudzināt ģimenē vai ļoti reti skolā. Šī līmeņa morāla vislabāk parādās tur, kur to neprasa ne likums, ne sabiedriskās uzvedības normas, vai vēl labāk tur, kur neviens neredz, un tādēļ nevar ne nosodīt, ne pelt, ne slavēt. Šajā morāles līmenī ietilpst izturēšanās vienatnē pret cilvēku, kas nokļuvis nelaimē, vienatnē pret dabu un tam līdzīgi. Latviešu nācijai arī šis likumības līmenis jau noslīdējis bīstami zemi. Tik tālu par izglītību, kultūru, morālu. Un nu pat trešajām briesmām par draudu mūsu dvēselē, jeb latviešu valodai. Nācija bez valodas nav nācija, bet nācija ar savu valodu ir nācija arī tad, ja tā ir nabaga, puspēdus, pusapģērbusies, pat pusslima un turklāt vēl mitinās sagandētā vidē. Jo visu šo trūkumu novēršanai vajadzīgs tikai piemērota sociālā sistēma, prasme un laiks, bet iznīkušu valodu nekas atjaunot nespēja. Teikto ilustrēšu ar vienu no starptautiski atzītākajiem valodas iznīkšanas sadalījumiem posmos. Pirmajā stadijā valoda izzūd no karalietām jeb militārajām un tām radnieciskām nozarēm. Otrajā stadijā valoda vairs nelieto zinātnē. Trešajā stadijā valoda izzūd no lietvedības un sarakstes savas valsts ietvaros. Ceturtajā stadijā valoda ir piesūcas ar ekspansīvās valodas formām, frāzēm un vārdiem laikrakstos, televīzijā, rādo, pašas tautas runā, darbojas jauktas skolas. Jā, pēc 25 gadiem es varu teikt, ka tieši tā arī darbojas šodien. Pat izglītības ministri runā latviski, bet domā krieviski. Ina Druviete lieto tādu vārdiņu, runājot par Latviju kā tādu. Par izglītību Latvijā kā tādā. Kā tādā tas ir tīri krievu valodas domāšanas veids. Un tāda ir mūsu izglītības ministri. Lasu tālāk. 5. stadijā izzūd skolas ar dzimto mācību valodu. Pašu valoda paliek tikai par sazināšanās līdzekli ģimenē. 6. un pēdējā stadijā runāt ģimenē dzimtajā valodā jau vairs nav vajadzības, un tas jau uzskatāms par kaunu. Valodu šur tur vēl lieto lauku apvidos. Šajā stadijā atrauti no valodas saglabātājas tautas dziesmu dziedāšanu, dejošanas profesionālos ansambļos. Pēc šī sadalījuma latviešu valoda bija nonākusi 4. iznīkšanas stadijas vidū. Bet, piemēram, ukraiņu valoda bija 5. bet baltkrievu valoda savā dzimtenē 6. stadijā. Mūsu lībiešu valoda, diemžēl, sasniegusi 6. stadijas beigu posmu. Par smieklīgu, ja vien tā nebūtu traģiska, varētu nosaukt parādību, kā arī pēc dzimtās valodas stāvokļa mēs aizvien vairāk sākam līdzināties trimdas latviešiem. Tāpat kā pie mums, arī trimdā neviens nekad nav aizliedz sarunāties latviski. Arī trimdā iznāk grāmatas un laikraksts latviešu valodā. Tiek pat darināti ļoti derīgi latviešu jaunvārdi, ir latviešu teātri, dziesmu svētki, pat skolas, bet latviešu valoda trimdā dziest un apbrīnojami ir trimdas latviešu sirdsapziņa un iniciatīva, ar kādu tie visiem spēkiem pretojas latviešu valodas izušanai. Te Latvijā pret lielvalsts valodas žņaugiem mums jāvēršas ar likumu, bet tas, diemžēl, dažādu apstākļu dēļ nedarbojās. Lielākās briesmas latviešu valodai rada nevis barbariska citvalodu vārdu pielietošana,
kā strojka, smeta, pļonka, bet gan svešai valodai raksturīgu struktūru, kas kā vējs metastāzējas mūsu latviešu valodā, bet par to jau izteiksies valodnieki. Diemžēl jāatzīst, ka mūsu skolotājiem, latviešu valodas skolotājs ieskaitot augstskolu docētājiem, žurnālistiem, ārstiem un citiem, kam runāšana vai rakstīšana amats latviešu valodā ir nelatviska. Līdz šai dienai es teikšu no sevis, jā. Arī ārstu amata pienākumos ietilpst runāšana. No šī gada Latvijas medicīnas akadēmijas krievu plūsmas absolventiem, kas jau bija mācījušies valodu likuma darbības apstākļos, tikai 25% prat apmierinoši vai labi izteikties latviešu valodā. Bet apmēram 45% nespēja ne izrunāt, ne saprast pat visvienkāršākās frāzes. Jāsaka tā, ka šodien vēl ir tādas lietas sastopams. Šodien ir sastopama tāda. Aivar, es gribu teikt, ka šodien mēs, lielajās pilsētās, kur, kā es teicu, kur latvieši ir mazākumā 7 Latvijas lielākajās pilsētās, tas ir Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Rezekne, Jūrmalā un kur vēl, vārdsakot, tur mēs krievu valodu uz ielas patiešām dzirdam vairāk nekā latviešu valodu. Yeah. Jo lai gan krievi ir iemācījušies daudz jau skolā runāt latviski, bet viņi pilnīgi ne tikai nekaunās, bet viņi uzskata to par pazemojumu, lai runātu šajā te latviešu valodā. Tas ir viens. Nākošais. Mēs esam piesūkušies tā visus šos karoče, davai, točno, jā. Kā krāz, jā, un visus šos te, un tas nav tikai tas. Paskaties, Rīgas radio. Es klausos uzmanīgi Rīgas radio. Pat tie zinātnieki, kas tur uzstājās, ļoti daudzi nav latvieši zinātnieki. Viņi runā latviski, bet domā, diemžēl, viņi krieviski. Un vārdu kārtība un visi tie vārdi, kurus viņas izmanto, ja, burtiski ir apbrīnojami. Tie ir absolūti, it kā latviski vārdi. Valodas likums nevar noreglamentēt tādas sīkas detaļas, kurus vārdus lietot, kurus nelietot un kad tiks pārkāps tas valodas likums. It kā latviski runā, tikai viņi diemžēl nerunā latviski. Ir daži cilvēki tikai, ko es Latvijas rādio esmu dzirdējis. Tas ir 3-5 varbūt no visiem runātājiem, kas tur ir, kuri ir nelatvieši, kas skaidrā latviešu valodā runā. Bet visi pārējie burtiski atkal ienes šo te nelatvisko elementu tādā mērā, ka mēs vienkārši automātiski viņu pārņemam. Diemžēl. Un tur nekas nepalīdz. Un nekāds valodas likums, un nekādas tur sodīšanas, un nekas to nevērsīs par labu, jo nav jau vajadzības. Nākošais ir, protams, tas pats, ka šajos te uzņēmumos, šajās firmās, kur saimnieki krievi, un kā tu zini, latviešu rokās ir tikai kādi 10% saimniecības, 90% faktiski ne latviešu rokās, viņu tajos uzņēmumos, iekšējā lietošanā, viņiem nav obligāti lietot latviešu valodu. Un viņi pat neņem latviešus, latviešu valodā runājuši, un latvieši tiek diskriminēti šajos uzņēmumos. Vārdsakot, mēs esam gandrīz vai vēl sliktākā situācijā nekā pirms 25 gadiem šī jomā. Jo tad nebija tādas normas. Tad visi mācēja krieviski faktiski runāt, tas mums bija uzspiests, bet tad neviens tā atsevišķi tam nepievērs pat uzmanību un nediferencēja visu to lietu. Bet tagad esam nokļuvuši ļoti skumīgā situācijā. Un to nospiedošo pārsvaru, ko pat laban angļu valoda iet Latvijai pāri, ka tie jaunie bērni, viņi jau gandrīz arī uzskata par apkaunojumu runāt latviešu valodā un demonstrē, kā viņi māk angliski runāt, kā savā starpā latvieši runā angļu valodā. Es braucu 25. autobusā, protams, tur ir 4. vidusskola, angļu ģimnāzija. Varam mēs te tā nomierinoši, kā to mūsu saeimas deputāti dara brīžam, vai kā teikt, redzīja, viņi trenējās latviešu, tas angļu valodu viņi trenējās, bet latvieši savā starpā autobusā runā angļu valodā. Un ja arī nerunā angļu valodā,
tad visi tie izteicieni, tās frāzes, tieši tāpat kā šie krieviskie davai un kas tā arī šie angļu izteicieni, ja, tie ir tā iegājušies, pateicoties, protams, šiem kompjuteriem, šiem datoriem, tur visi latviešu valodā centušies piemērot tos nosaukumus un visas tās darbības, kas tur ir. Bet, diemžēl, latviski viņas kaut kā nav iegājušās, viņas neskan, un visas tāpatās nekad, jo tur tā lieta attīstās, iet uz priekšu, un tur tas angliskais mums tiek vienkārši uzspiests, vai mums patīk, vai mums nepatīk. Un ja mēs nekopjam normālu literāro valodu latviešu, tad nepalīdzēs nekāds valodas likums, jo pateicoties šim te imigrantu skaitam, pateicoties šiem te kolonistu krievvalodīgo skaitam, kas mums ir, kādā vidē mēs dzīvojam, mūs neglābs nekādi valodas likumi. Tā ir man 100%, es esmu pārliecināts. Palas vēl, ko Ilmārs Lazovskis ir jā, tu jau te pateici, jā, Ilmārs ar jau pirms 25 gadiem ir pateicis. Varētu vēl piemircēt, ka Latvijas valsts idejas un citu latviska ideju paušana rakstos un runās visur notiek krieviskotā latviešu valodā. Pēdējā laikā kādā angliskā dialektā. Lūk tā, tas ir jau pirms 25 gadiem, un šī izglītības sistēma neko nav darījis, lai žurnālisti mums, kurus Ābrams Kļotskins mums te sagatavojas augstskolā, runātu pareizā latviešu valodā. Diemžēl nevienu žurnālistu nezinu, kas runātu pareizā latviešu valodā, kas beigus augstskolu, kur viņiem vajadzēja latviešu valodu perfekti zināt. Aivar. Es tev vienu atzīmēšu, ja? Rīgas rādio ir tas Arķoms Konohovs. Jā, viņš runā pareizi. Viņš runā pareizi. Taisni par lielu brīnumu. Latviski, gan gramatiski pareizi, bez akcenta, un Arķoms Konohovs runā latviski pareizāk nekā 90 un cik procenti latviešu. Žurnālistus, pat rakstniekus un vēl daudzus citus inteliģentus latviešus, it kā, kuriem līdz inteliģencei kā līdz mēnesim vai saulē. Ja, viņam varbūt, nezinu, ļoti ret, ka kaut kas gadās kaut kas. Ir viens žurnālists tikai, kas runā pareizi. Viņš pašlaik neuzstājas, tas ir Rišards Labanovskis. Tikai viens, kas runāja perfektā latviešu pareizā valodā. Tikai viens man ir zināms. Un šie jaunie žurnālisti, kas ir mums radio un televīzijā, pilnīgi neviens nerunā pareizā latviešu valodā. Jārunā te, ka mēs te Merkurā te runājam. Mēs neesam žurnālisti, mēs neesam žurnālisti ar augstāko izglītību. Mēs tādi šeit neesam. Tā kā, ja mums kaut kas... mēs nepretendējam. Mēs vienkārši darām, ko varam. Mēs glābēja lomu mēs spēlējam. Mēs cenšamies runāt pareizi. Ja mūs velk tai purvā iekšā, mēs cenšamies spirināties pretī. Mēs cenšamies, kaut kā vismaz saukt pēc palīdzības, kaut kā atzīmēt, aģitēt, stāstīt, ka cenas nevar būt dārgas vai lētas, ka cena ir augsta vai zema, ka temperatūra nevar būt silta vai augsta, un tā tālāk. Tā jau ir nākošā lieta, kur cilvēki vairs pat nejēdz vārdu nozīmi. Viņi pilnīgi lieto nepareizs izteiciens, nepareizus vārdus, vārdu jēdziens, viņi jauc īpašības darbības vārdus ar lietvārdiem un tā tālāk. Vispār nav sajēga, pilnīgi par latviešu valodu. Tas ir pilnīgi nožēlojami, cik tālu esam nonākuši. Es atceros, kad es mācījos skolā, kādas man bija jauks latviešu valodas skolotāji Būli, Liepiņa, Lapševska vidusskolā. Ja? Tas bija vienkārši prieks klausīties latviešu valodu. Lasot šos veco latviešu rakstnieku darbus, arī pavisam cita valoda. Tas ir tāpatās, ka es klausījos angļu valodu. Angļu valodu, ko runā cilvēki, amerikāņi tur reikā suņi un tā tālāk, bet paklausoties BBC diktorus, kā viņi runāja angliski, burtiski kā dziesma tā valoda skan. Un redzi, arī latviešu valoda, tad, kad runā pareizi, izmanto pareizes vārdus, pareizes izteiciens, pareizes formas, ir ļoti skaista un jauka valoda.
Tautas dziesmās to mēs varam. Es šodien klausījos, es ierakstīju šeit Ramantu Jansonu un Dariju Jansonu un Silovotu raidījumu, es klausījos, kā viņi dziedāja, un ar cik jaukas domas, cik jauki vārdi, cik precīzi viss ir pateikt, izvēlēti pareizie vārdi. Bet mūsu žurnālisti, kas Latvijas rādio runā gan pirmajā, gan otrajā, gan kurās tur programmās, viņi jau vairs pat nemāk pat pareizos vārdus izvēlēties. Viņi nevar atrast, lai raksturotu kādu lietu vai parādību ar pareiziem vārdiem. Un, diemžēl, tas ir vienkārši, esam aizgājuši tik tālu, ka tālāk vairs nav kur. Labi, nolas beigas, ko te Ilmārs Lazovskis tur referātā, ko darīt. Redz, tur viņš skatos, ir tāda beigās, ko darīt. Jā, ko darīt, Černišovska darbs, ko darīt. Nonāca cara rokās, imperators uz manuskripta stūru uzrakstīja Rudokopaķi, tas ir rūdarakt. Mums, esmu pārliecināts, ir arī daudz citu iespēju. Visu te nelasīšu vēl. Lasīšu. Domāju, ka mums jau ir programmu, koncepciju un likumu kaudzi, kas var kalpot nācijas iznīkšanas draudu novēršanai. Aiz laika trūkuma, varbūt arī aiz vajadzības trūkuma atturēšot, izvīzīt vēl vienu programmu. Apmierināšos tikai ar dažām praktiskām pārdomām. Nācijas pašstāvēšanas nosacījumi var attēlot kā 3 ķieģeļu piramīdu. Plato pamatķieģeļu veido nācijas mantojums, kas iet no paudzes paudzē, valoda, dzimtene, folklora, tradīcijas, mentalitāte. Latviešu nācijai šis mantojums ir apskaužami bagāts. Sociālās sistēmas uzdevums ir veidot otro ķieģeli – izglītību, zinātni un kultūru. Tieši tam jāveltī materiālo resursu un morālo pamudinājumu vislielākā daļa, jo tikai no tā ir atkarīgs, vai būs plaukstoša saimniecība, tīra vide un vesela nācija, kas visu kopā arī veido piramīdas 3. ķieģeli. Tam visam jānotiek ciešā saskarē ar pasaules saimniecību, pasaules kultūru saskarē, ko dod saites ar citām nācijām. Mēs nedrīkstam aizrauties ar sērīgu pagājušo laiku apceri, nekas nekur nekad atpakaļ nenāk. Mums jāmācās atšķirt simbolus no īstenības. Jauki dziesmu svētki, karogotas ielas, atgūti valsts svētki vēl nav neatkarība. Tie ir tikai simboli un pašapliecinājums. Bet bez neatkarības latviešu nācija pašreizējos apstākļos lēnām vai ātrāk nenovēršami izzudīs. Pat labām partijās, grupās, biedrībās mēs viens otru apkarojam tā, it kā Latvija jau būtu brīva valsts, kur katra partija cenšas tautu pārliecināt par savu patiesību. Sarukušās latviešu nācijas grūtajā ceļā uz savu valsti nepieciešama ne tikai drosme, bet arī līdzsvars un spēja izšķirošos brīžos kopā iet uz vienu mērķi. Šādas gaitas kodols ir šodien tautas fronte, kam līdzās kritiskai un belzieniem jāsaņem ar vislielākais atbalsts, jo brīvības iegūšana ir atkarīga no mūsu iekšējās kultūras un mūsu garīgā stipruma. Arī tad, ja mūsu skaits ir gluži mazs. Runājot par 4. maiju, tad arī man viņi atsauc atmiņā 1. maiju tajos padomvaras gados, 7. novembri. Nekas apmēram viss tās izdarības tieši tādas pašas, bet tie ir tikai simboli. Viņš piemin tautas fronti un sašķeltību. Jā, tautas fronte, kad izgāja no partijas un čekistu kontrolas un pieņēma deklarāciju par nepārprotamu Latvijas 18. novembrī dibinātās valsts atjaunošanu, tika likvidēta un uztaisīja daudzpartiju sistēmu, godmaņi. Tā bija galvenā vēlme, jāveido daudzpartiju sistēmu. Mums ir vairāk kā 50 partijas, bet pie varas ir tikai 5-6. Un faktiski arī vienas partijas pārstāv, komunistu partijas pārstāv, kas sadalījušies dažādās frakcijās, kā mums kādreiz Artūrs Malta te pierunāja. Lūk tā, tātad nekas jau nav mainījies. Es arī varu teikt, ka vēl trakāk. Tu saproti, tās partijas it kā
kas ir tikušas, ja tās 5, 6, cik tur ir viņu pārstāvi tikuši, bet principā tā, kas ir tā koalīcijas padome un tā koalīcija, tas faktiski ir nelikumīgs veidojums. Tas ir pilnīgi pretēji satversmei, tāds nemaz vispār nedrīkst būt. Un šeit tie, kuri ir tie vadošie, mūs pat laban vienotība, saskaņas centrs, paskaties, arī tas ir priekš Krievu auditorijas, tāpat vienotība. Un šī vienotība, atceries, man jau visu laiku asociējas ar to jauko, atceries, ka mums šeit pašos pirmsākumos bija tie interfrontieši, ja? Viņiem bija partija Jeģinstvo, arī vienotība, taču, tāda pat vienotība tikai Krievu valoda. Redzi, un tas viss kopā ir mums nonācis tik tālu, kā, nezinu, labi, tagad, vēl šeit man ir vēl otrs viesis, es jau pieteicu, Edgars Dambīts. Es vēl nolasīšu vienu teikumu Olģert Zenīt šo brosūriņu izdevu, viņš arī Latvijas demogrāfiskās situācijas prognozes arī viņš uzstājās, bet es nelasīšu visu, es izlasīšu tikai vienu teikumu. Bez nacionālas valsts tauta ir tikai citu tauta kalpone bez nākotnes izredzēm. Lūk tā. Jā, tas ir pamats mūsu darbībai. Redzi, Edgar, tu noklausies tagad ļoti rūpīgi visu, ko tur Ilmārs Lazovskis tad teica. Tu esi visu šo laiku ļoti aktīvi darbojies, interesējies par notikumiem Latvijā, par politiku. Esi aktīvi arī piedalījies visos pasākumos. Tu esi ļoti aktīvs, un teikšu pat hiperaktīvs, brīžam pat agresīvi aktīvs. Tu nevar samierināties ar šo ļaunumu, ar šīm te izdarībām, ar šo te teātri, cirku, ar šo te melošanu, krāpšanu, mūsu ņirgāšanos pa mums. Kā tu skaties? Kāda tad, apkopojot, redzi, kā es jau pieminēju pašā sākumā, 4. mājas, mums tas svētku dienas, mēs vienās svētkos, mēs vienā eiforijā, kā ar 1. maiju sākam, skaties tagad 5 dienas par kādiem grēkiem, bezdarbībā pilnīgi. 1. maijs, ko mums sauc pa vispasaules darba ļaužu svētkiem, tā ir iluminātu, šī te apgaismotāju 1776. gadā Ādams Weishaupts vēl 3 žīdiem, dižās izcelsmes pārgudrajiem, noorganizēja šo iluminātu ordeni, superslepenu organizāciju, kura tika aizliegta praktiski visās valstīs, kur viņi darbojās. Tur notika liela nelaime. Zibens nospēra vienu to iluminātu organizācijas sakarnieku pārstāvi, kurš veda dokumentus, iešuvis iekšā savā mētelī, un tad, kad to līķi atrada arī visus tos dokumentus un papīrus, tad tika klāt pie visiem vārdiem, uzvārdiem, un tad atklāja, ka tāda ilumināta vispārīgi ir. Šodien mēs neanalizēsim, to varbūt atstāsim uz nākošā gada 1. maiju. Es pacentīšos sagatavot kārtīgu referātu par šiem te iluminātiem, kā tad bija, un ko tad mēs īsti svinam. Faktiski mēs 1. maijā svinam ne darba ļaužu svētkus, bet mēs svinam šo te iluminātu ordeņu dibināšanas dienu. Diemžēl. 1776. gadā. Lūk, tad, kas tie pa svētkiem 2. maijā? Atceries ar brīvdienu, tā kā 1. lieldienas, 2. lieldienas, 3. lieldienas, 1. Ziemassvētki, 2. Ziemassvētki, 3. Ziemassvētki. Kāpēc mums nesvinēt 4. Ziemassvētki, 5. jeb 10. Svinēsim visu gadu Ziemassvētki, no 1. Ziemassvētkiem līdz 2. Ziemassvētkiem. Un tad redz 3. maijs, tur tā kā sestdiena, tas automātiski iznāk it kā brīvdiena, jeb svinamā diena, tos karogus nemaz nenoņēma, ja? 4. maijs, un kas bija 5. maijā, pasties, vienos svētkos, padomu laikos teiktu, vienā dzeršanā, netiek no tās pudeles nost. Es zinu, ka man 5. maijā vismaz pāris draugiem dzimšanas dienas bija, maniem mazdēliņiem, dvīnīšiem, maniem puikām 18 gadu palikās. Labi, vai tad viņiem par godu tā brīvdiena bija? Vai kam kādā sakarībā vēl 5. brīvdiena? Jau tā mēs te ar visu ražošanu, ar visiem darbiem, ar visiem mēs esam aizkrāsnē, bet mums vēl vajag muļķi laistīties, jo tūlīt jau būs pasties 9. jau būs svētki, 10. 11. atkal brīvdienas, tad jau nav tālu līdz jāņem.
Nu, labi, ko nu es vairs te iebildīšu, ko tu, Edgar, vari teikt pa šiem te 20 un cik tagad jau mums gadi ir riņķī no 91. gada, cik 23 gadi iznāk, jā? 24 faktiski, jā. Nu, atceroties šitos 24 gadus, būtu bišķi jāatcerās pirms tiem 24 gadiem, kas notika. Tad man nācās pabūt tādās republikās kā Moldāvijā, Ukrainā, tur Krievijas dienvidos, Pēterburgā, Baltkrievijā, un tajos gados visos tur, es jau aktīvi visu klausījos, tā padomu varu man nepatīk jau no 4 gadu vecuma, un es klausījos, ka tur visur kaut kas notiek. Visur pats mēģināja piesaistīties, parunāties, bet lielākā daļa, kas uzturēja šitādu aģitāciju pret padomju, ka jāgrauj padomju savienību un būs labie laiki, tautības bija interesants. Tikai vieni žīdi bija galvenie. Un viņiem bija Ukrainā un Krievijas tur dienvidos arī bija tādas Helsinki grupas. Vadīja viņus kaut kāds tur Mihails, kas vēl arī interesējās, kā Latvijā varētu kādu šeftu uztaisīt, jeb ko tādu. Tā bija viena žīdu propaganda. Un arī tā notika arī pie mums. Un mēs domājām, ka mēs cīnāmies par brīvību. Visi mēs saucam brīvību kaut vai pastalās, bet tāda brīvība neradās. To uzspieda te tādu mākslīgi radīja cionisti ilumināti, kuriem bija sakrājušās visādas saražotas nevajadzīgas mantas, kuras bija liela iespēja tagad šitajās visās sagrautajās republikās iedot iekšā, lai nopelnītu, lai atgūtu peļņu, lai nopelnītu lielas naudas. Un mēs cerējām, gājām, ar lielu cerību gāju, domāju, reiz beigsies tā padomu varēs godīgi pastrādāt, būs darbs, būs viss kas. Bet izrādījās, kad tikko bija nodibinājusies Latvija, sākumā valsts darbā varēja saņemt 37 latus par darbu mēnesī. 37 latus. Vai tā bija kaut kāda dzīve? Pensija arī bija kaut kāda tur 15, 20, 30 lati. Jā. Un vēl vislielākais noziegums notika, kuru veica Repša, Godmanis un Kehris, kad izdalīja naudu uz 200. Un slavēja, vēl tagad slavēja, ka tas ir bijis lielisks. Cik es te tā noprotu, tā izjautāju cilvēkus. Pareizi, tie, kas tajos laikos bija galīgi trūcīgi, kam naudas nebija nemaz, tie neko nejūta. 200 dalīt, 300 dalīs, cik grib. Viņiem bija vienādi, bet cilvēki, kas bija iekrājuši mazliet, jeb veciem cilvēki pat iekrāja bēriem, kad izdalīja uz 200, tur vairs neiznāca. Krons pat neiznāca. Ja nerunājot par zārku. Kur tā var zārku? Tur zārka nauda. Tas tur neiznāca. Un šito visu regulēja taču kaut kādi. Tad jau izrādās, ka tagad maksā vēl dārgāk. Ja tajā laikā, piemēram, kaut kāds tur maksāja 1 rubli, tad tagad tas maksā vēl, viņa izdalīts uz 200 vistur. Un visi zāgļi, kas bija, visiem zaudējums, arī izdalīja ar 200. Visi bija brīvi cilvēki. Paldies. Edgar, es vakar saņēmu avīzi Krasnojarskaja Vremja. Tur bija ļoti skaista anekdote.
Es viņu ar te izstāstīju jau dažiem cilvēkiem, bet gribu izstāstīt ar mūsu radioklausītājiem. Vispār man vajadzēs tās anekdotas paņemt un nolasīt visas tā, kā viņas tur ir. Jā, tāda. Atnāk viens zemnieks, kuram naudu vajag pie Moišes, pie šī paša dieva izredzētā, un saka, Moiše, palienē man līdz pavasarim rubli, jeb latu, teiksim, ja? Tas Moše padomā, viņš saka, bet tu man dosi, es tev cirvi var atstāt ķīlā. Viņš saka, labi, bet ar tiem procentiem tev būs man pavasarī jādod 2 lati. Labi, atdošu tev 2 latus. Tas zemnieciņš ir priecīgs, tas Moše iedod viņam to 1 latu un saka, bet klausies, tev taču būs tie pavasarī grūti atdot uzreiz visus tos 2 latus. To pusi tu varētu man atdot tagad. Tas ir, tagad redz, tev ir jau tas lats rokās, atdod man tagad jau pusi no tā parāda, un pavasarī tad atdosi man otru pusi. Protams, zemnieciņš atdod šim savā naivumā un aiziet no šī Mošes tagad mājās. Atstājis cirvi, atstājis arī to latu un vēl uzkāris sev kaklā vēl to latu priekš pavasaru. Tu saproti, redz, cik skaisti. Ar to es gribēju raksturot šo te mūsu starptautiskā valūtas fonda, to lielo pasaules banku un visu šo globālistu politiku, taktiku. Tā ir faktiski ar šo te jauko pastāstiņu, viņa šeit mūs ir burtiski kā uz daunas izlikta visa mūsu šī te dzīve un operācija. Un tieši šis process notikās arī visus šos 90. gadus. Kaut tā pati privatizācija. Atceries, certifikāti, atceries, ja? Jā. It kā 20, cik tur 8 lati ar pusi. Tikai, kur viņus likt? Variet savu dzīvokli privatizēt. Bet padomu laikos tas dzīvoklis jau mums ir piešķirts, mēs jau dzīvojam, tas tikpat kā taurot to cirvi viņam, vai ne? Priekš kam man ir jāpērk otrais to, kas man jau ir no padomu valsts iedot, ko viņš bija nopelnījis vai ar savu darbu tur, taču atceries, deva rūpnīcas strādniekiem, deva dzīvokļus un tā tālāk. Priekš kam man vajag privatizēt, lai viņš skaitītos mans. Un tad, paskaties, pateicoties šai te idejai, it kā superīgai idejai, ja? Tie cilvēki, kuriem nebija tas dzīvoklis, kam nebija vispār neko privatizēt, neko darīt ar viņiem, ne 2, ne 1,5. Par mazu, lai kaut ko sāktu darīt, bet lielu neko nevarēja ar to izdarīt. Un tad atceries, to certifikātu cena nokrita pat līdz kaut kādām 30 centiem. Jā, 30 centiem par certifikātu. Jā. Un tie fiksie, tie īsti atkal uzpircēji, tie fiksi uzpirka pa tām kapeikām, un tad tagad, paskaties, vēl pat izrādās, ka kaut kāds tur 500 000, cik tie certifikāti vēl esot uz rokām cilvēkiem, vai tie vienkārši varbūt ir nomiruši vai aizbraukuši, bet nav viņi vispār izmantot. Un visa tā certifikāta afēra man burtiski, zini, kaut kāda tāda krāpšana, šmaukšana un tik riebīgi viss tas izskatās, ka tālāk vairs nav kur. Kā tev izskatās? Ar visu šo pārpirkšanu pa tam 30 centīmiem taču varēja dabūt pretim mantu pa 28 lati, ja ne vēl dārgāku dažu. Un tāpat, ka bija arī šitiem lauksaimniekiem. Audzēsim cukurbietas, pērciet tehniku. Visi sapirka jaunāko tehniku, izdeva lielu naudu, paņēma aizņēmumus. Pēkšņi cukurbietas vairāk neaudzēsim, cukurfabriks likvidēja. Visa tehnika nelietota gandrīz palika. Parāds virsū, tehnika nav ko likt. Kur viņu lika? Kaut kur varbūt
izpārdeva pa lēto. Edgar, atkal taisni, apmēram tāpat kā es stāstīju par to moši, to zemnieku un to cirvi. Tas cirvis palikās pie tā mošes, nu nevajag to cirvi, varēja vismaz kādu malku tur saskaldīt, ja kaut koku nocirt vai kaut ko, bet tagad nav ne cirvis, ne nauda, un gaida līdz pavasarim, un pavasarī vēl tu ievies parādu verdzībā, atkal pa tādu pašu summu, kuru it kā tev aizdeva. Kaut gan īstenībā neko pat neaizdeva. Nu, un uz papīra. Tā, ka privatizēja, tad taču viss bija iespējams militāristi. Visu pārdeva, pa kapeikām atdeva. Atdeva leņķi dzelžus un tādu kravu deva pa kaut kādiem 50 latiem varēja nopirkt tajā laikā. Jo viņi visu to jau paņēmuši jau rūpniecisku privatizēju. Viss darba galdas izveid ārā, vēl tagad daudzās vietās, kur stāv darba galdi. Pa kapeikām dabūja. Pat ne pa lūžiņu cenu. Tas nebija lūžiņu cena. Jā, jo lūžu vajag aizvest, tu nodot, vai ne, un tā tālāk. Bet, nu, te ir naudu uzreiz kabatā, kur var vai noplītēt, vai vēl kaut ko. Un, nu, tā ir ne savu mantu, vai ne? Un to, ka izdalīja uz 200 un ka kādam vajadzēja to mantu pārcenot, ja? To mantu nepārcenoja. Iznāca tajā laikā, kad apmēram 10 kg sudraba 76 lati maksāja. Jā, nu šodien jau ir tāda atziņa, ka šī privatizācija faktiski bija ekonomisks noziegums pret tautu, zinu. Bet tur nekā vairs nevar darīt. Kas bijis, tas bijis. Redziet, cik tālu mēs esam. Vairs nekā nevar darīt. Kā nevar darīt? Jā, Ivar, es arī domāju, ka var darīt. Tu ļoti daudz, ko var darīt. Jā, tikai tautai jāņem vara. Jā. Nevis jāuzticās šiem blēžiem. Jā, un ar saprātīgām metodēm un saprātīgām cilvēkiem. Melo un pūderēs smadzenes tev. Jā, labi. Tagad mēs atkal vienu sīku muzikālu pauzi un pēc tam runāsim tālāk. Jā, jauka dziesma, ko Paula Anka uzdziedāja oriģināli 1958. gadā par vientuļo zēnu, kuram viens un nelaimīgs un nav neviena drauga, un trakākais, ka nav pat neviens draudzens, un nav arī ko darīt. Šajā te superkapitālismu paradīzē it kā visiem viss, kas ir, tikai nav ko darīt. Kā jūs dzirdat pēdējos vārdus, nothing to do. Jā, nu, ko lai dara? Nu, bet mums ir ko darīt. Mums tojās vēlēšanas. Vispirms tās Eiropas, nu, tikai mēs Eiropas vēlēšanas būs, jā. Un šodien izdevās paklausīties Andri Rubīnu. Ko tad viņš saka? Andris Rubīns ir ar labu programmu nāk, ka jāuzlabo viss, un ka viņš cīnīsies tur, kad pensijas jāpalielina, veselības, samaksas jānoregulē normāls, un viss tā kā vajadzētu būt. Bet viņa visi tie labie piedāvājumi, tie cionistu iluminātiem galīgi būs pretī, un biez vai viņam kāds izredzes būs tik maz ievēlētam, jo pacentīsies noteikti, lai viņi neievēlētu, jo tādus labumus, un tādu latviešu tautas, labklājību radīšanu, tas taču cionisti uzskatīs, ka tas ir noziedznieks, viņš taču ir noziedznieks. Edgar, mēs jau tagad nereklamējam Andri Rubīnu, mēs jau nedrīkstam reklamēt, un mēs nebūtu netaisamies to darīt. Jā, mēs tikai gribam tikt pie skaidrības. Redzi, pat labāk sakarā tām tuvojošamies vēlēšanām 24. maijā pa tiem Eiroparlamentu, mēs te vēlēsim pareizos deputātus, kuri nu tagad sola. Kā var nesolīt, jā, kā Einārs Repš teica. Bet kā ir reāli? Kā tu domā? Nu, tu paklausies tagad šos te jaukos solījumus, Andris Rubīns, Andersons Aivars paklausies bija arī pa Ivetu Griguli, ko tur Knāps un visi stāsta un runā. Inguns Sudraba taču vakar nodibināja partiju, un tagad atkal sāksies skaistā jaukā dzīve. Nu, visi
sola, nu tik būs, bet nu kā tad nu būs? Vai patiešām mums ļaus to darīt, jo mums jau nav ne teikšana, ne nauda, kā tu zini, mums jau valsts pat vairāk faktiski nav. Es domāju, ka tas viss ir veltīgs. Ja nebūtu, ja no tā kaut kas būtu atkarīgs, tad mēs nemaz pie tādas balsošanas vēlēšanas netiktu. Tas jau ir nolemts, kā būs, tā arī jābūt, tā kā cionisti ilumināti nolēmuši. Jā. Un šitas ir viss tāds fars teātris, tā kā nemaz uz tādām vēlēšanām diez vai maz vajadzētu iet. Nu, es personīgi tādas vēlēšanas neatzīst. Es padomu laikā nereizi nebija uz vēlēšanām. Nu, tagad gāju, bet tagad uzskatu, ka es vairāk neiešu. Tas ir veltīgi laika tērēšana. Nu, Edgar, es ceru savukārt, tu zini uz ko? Es jau ceru. Pat labāk nav tik vienkārši, kā liekas. Es nezinu, vai tie mūsu eiroskeptiķi piedalīsies. Ja? Atceries, mums taču ir eiroskeptiķi partija, kuri cīnās pret šo Eiropu, neskatoties to, ka viņi grib tikt ievēlēt. Pasties, Eiropas parlamentā, tur tajā, kuru tagad vēlēs, ir patiešām lielas iespējas, jeb iespējams, ka šajā Eiropas parlamentā ievērojami palielināsies šo eiroskeptiķu skaits. Es nerunāju pats pa šo Marīnu Lepēnu, ja, kura ļoti sekmīgi tur pat labāk ir uzvaras gājienā. Viņa uzvarēs noteikti Francijā šajās te Eiro parlamentu vēlēšanās. Un viņas vienīgā cerība ir tuvāko 1,5–2 gadu laikā šo Eiropas Savienību vienkārši sagraut. Jo Eiropas Savienība par mums tiek zīmēts, ka tā ir kaut kas labs, kaut kas liels. Mums te Andris Vilks un sola visādas labumus vēl un saka, ka mēs esam tādus panākumus guvuši un visu izdarījuši. Bet principā, kā Marina Le Pen saka, vienīgie ieguvēji no Eiropas Savienības pat labāk ir Vācija. Jo viņi ir visbagātākā, un kā mēs dažos raidījumos iepriekš jau runājam, ka te kā smagā svara bokseris ar tiem sīkajiem bērnu dārzniekiem, viņš ienāc iekšā, nu davai puikas pakausimies, jā, nākiet šurp, jā, uzvelciet cimdiņus un paboksēsimies. Jā. Mēs tur vispār neko nevaram darīt, un visi tie likumi, visi tā teikšana ir pilnīgi, ka mūs grauj vēl vairāk. Un Nu, bet kāda jēga balsot, radīt viņam darba vietu? Vai viņiem maksā naudu kaut kādu par reklāmu? Priekš kam viņiem naudu maksā tādam par reklāmu? Lai viņš maksā man arī, ka grib, lai es viņu bīdu uz darbu. Viņam darbs būs, viņš saņems tur Eiropas Savienībā 10,000 eiro pa mēnesi. Es te smiekla kapeikām. Lai viņš pats balso pa sevi. Edgar, bet es domāju, ka es aiziešu uz tām vēlēšanām, un tad es skatīšos, ja tur būs kāda partija, kura ir par to, lai Eiropas Savienība sagrautu, lai Latvija izstātos no šīs Eiropas Savienības, tad es arī nobalsošu. Ja tur nebūs tāda, ja tur tikai būs tie, kas grib šajā Eiropas parlamentā tikt iekšā, siltā vietā pa 15,000 mēnešu algu, tā teikt, tikt paradīze jau gandrīz salīdzinot ar mums, ja? Tad, protams, man vienkārši nebūs par ko vēlēt. Es nevaru vienkārši tā uz dullo vēlēt pa kaut ko. Es ļoti rūpīgi apskatīšos un izpētīšu. Nu, Juri, bet viņi jau var tā parunāt, ka viņi mēģinās kaut ko graut, bet tie grāvēji uzradīsies vēlāk, tāpat kā Savienība sagrāva masa un ilumināti visi. Ja viņi gribēs sagraut, tad viņi sagraus, un tā šitie atkal teiks, redz, mēs sagrāvām, neko mēs nesagrāvām. Kā viņi gribēs, tā viņi graus. Mēs tikai esam teātra aktieri, un mēs vienīgi no tā Moisei varētu paprasīt par teātra darbību algu, lai izmaksā mums pa pagājušo. Tāda doma man gandrīz vai galvā, lai viņš samaksā pa teātra darbību. Edgar, es šeit vēl vienu jauku anekdoti, lai mūsu klausītājiem tā priecīgāk ap dušu. Tu zini, vārdu sakot, tur pie viena tāda restorāna, tu zini, kā tagad brīvdabas restorānos tur vārās kūpa katls, vārās kaut kāda auna gaļa, zupa tur smaržīga, zini, tā, ka, jā, šašliki, zini, viss tas rajons tur smaržo. Viens nabaga cilvēciņš
pienācis klāt, vai ne, un viņš, tik jauks smaržo, viņš osta, siekalas tek, gandrīz vai burtiski kā paēdis. Tu zini, tas pavārs, tas saimnieks tur, tas saka, klausies, tev jāmaksā par to, tu taču arī materiālu labumu guvi. Jā. Taču tā smarža, tas taču ir tevī iekšā iegājis, tu esi paņēmis mantu no manis, maksā ragā. Šis nabaks nezin, ko darīt, jūtās vainīgs. Kā? Tu zini, blakus gadījās tur tāds gudrs čalis viņam. Tas saka, klausies, tev ir maciņš ar sīk naudu kaut kabatā. Viņš saka, kaut kādas kapeikas, kaut kādas santīmi, tur kaut kas man ir. Viņš saka, iedod. Viņš paņem tagad to maciņu, aiziet pie tā, nostājas tam pavāram blakus, un šim pakrata pie auss. Tu dzirdi? Tur tā naudiņa grab. Un viņš saka, redzi, tu dzirdēji? Jā, dzirdēji. Redzi, par to, ka tu dzirdēji, tev arī jāmaksā būs tagad. Labi, tu viņam, viņš viņam, tad jūs esiet kvitā. Un tā viņš izgāja no šī stāvokļa kļūmīgā, vai ne? Jā, redz, mums te acīm redzot, mēs tādā primitīvā līmenī esam nostādīti, un ar visām tām vēlēšanām es neceru pilnīgi arī ne uz ko. Es domāju, ka arvien dziļāk. Mani, protams, pavisam cita cerības pārdo, ka patiešām tā Eiropas Savienība sabruks. Jo atceries, kāpēc visa šī lielā karošana, ko Trumens teica 1941. gada 23. jūnijā, tad, kad Vācu armija bija iebrukusi, pārlekusi pāri, vēl nebija padomi teritorijā, Polijā tikai bija pārlekusi pāri šai te sarkanai armijai, ja, un, var sakot, bija sācies, kā šie saka, lielais tēvijas karš, jo faktiski otrais pasaules karš jau faktiski sākās jau 39. gadā, tur ar to Halhingolu, un faktiski tiem notikumiem, ja, un beidzās arī ne 49. gada, tas ir 45. gada, tur tie 8. vai 9. maijā, bet faktiski, kad amerikāņi vēl nobombardēja Hirosimu, ja, un kā tu zini pats, kā mums te Freimaņuldis teica, ka karš mums vēl nav beidzies šodien. Priekš latviešiem tas otrais pasaules karš nav beidzies vēl šodien. Šie mūsu nacionālā partizāņi tie tur kāvās vēl 1956. gadā pēdējā atceries, bet īstenībā latviešiem šis karš nav beidzies šodien vēl. Vēl jau ir Latvija arī okupēta, Abreni nav atdabūt apakaļ, bet vēl arī 90. gados atdeva tur to malu, kur ir Punduru stacija. Tā vēl bija jau... jā, dzelzceļa mezgls svarīgs. Jā, to atdeva. Tagad. Jā, tik tālu esam tikuši. Ko to var pielikt, kā tad ir ar šo situāciju? Situācija, protams, ka tā ir situācija smaga, bet es izlasīju tos komentārus par Ivetas Grigulas to darbību, ka, lūk, viņi nav savā deklarācijā uzrādījis, pa kāda nauda viņi tur tās reklāmas sev tur sataisījis, kur viņi to naudu ņēmus. Viņi gan saka, ka viņai cilvēki ir iedevuši vienkārši, ziedojuši. Ziedojuši viņai, bet negrib uzrādīt kaut kā, teiksim, ja es gribu, lai man nopērk maizes klaipiņu, es Jurim iedod tur to čeku. Jā, čeku. Vai tam man jāatskaitās ir ieņēmuma dienestam, ka es viņam esmu iedevis, lai viņš man nopērk. Un tāpat arī šeit, vēlētāji iedod Ivetai Grigulai šo naudiņu, lai viņi reklamē sev, jo viņi grasās par viņu balsot. Bet, lūk, Knaps saka, viņi saka, nē, tev bija jāpasaka, kur tu to naudu ņēmi, kāpēc tev tās reklāmas? Redziet, tās ir tās reklāmas, kopā ņemot, tā ir liela summa. Bet, ja mēs redzam, kā uz vēlēšanām notiek vispār tās reklāmas, cik miljoni tiek iztērēti, par kuriem nav nekādas atskaits un pārtērēts, un pēc tam partija likvidē un nav jāatmaksā valstī šī pārtērētā nauda, atbilstoši likumam. Tad redziet, tās lietas ir pavisam vienkārši, tur Knapi neinteresē, bet kad Iveta Grigula tur kaut ko darbojās un dabū kaut kur naudu, tad tas ir noziegums. Aivar, visu pareizi vajag noformēt.
Jā, vajag noformēt pareizi, bet ne par to es gribēju gluži teikt. Es gribēju par tiem komentētājiem, kas tur komentārus sniedz, ka nekādā gadījumā nedrīkst to Ivetu Grigulu un tur Zemnieku savienību tur obligāti jābalsoja pret un nedrīkst vispār pa viņiem balsot. Tikai tāpēc, ka, lūk, Iveta Grigula ir bijusi pret latu zaudēšanu, bijusi pret eiro ieviešanu. Viņa bijusi par latu, un tagad pati iet uz to Eiropu, jā. Bet tad jāzina tāds fakts ir, es nezinu, kāpēc cilvēki nezina, ka tieši tie eiroskeptiķi Eiropas padomē gūst vislielākos panākumus priekš savām valstīm, priekš savām tautām. Tieši eiroskeptiķi. Aivar, es jau tev pieminēju, Marinu Le Penu, kura ir pat laban Eiropa parlamentā, un viņa, esot Eiropas parlamentā, viņai nevajag tos Jūdasa grašus, to algu tur. Viņa dabūs savu algu citā vietā nopelnīs godīgi pavisam, nevis šajā te lielajā Eiropas konglomerātā. Bet viņa turpat laban aktīvi strādā, darbojās, lai sagrautu šo Eiropu no iekšpuses. Tad kāda tur problēma? Tā ir problēma, kas mums būtu jāņem vērā, un nevis jābalso un atkal un jāiet un jābalso atkal par tiem, kas mums vairāk kā 20 gadus ir krāpuši, mānījuši, solījuši un nekā nav izpildījuši. Nu, skaidri un gaiši šīs ir pērkamās dvēseles atkal, kas grib tikt Eiropas parlamentā. Ko mūsu Eiropas parlamentieši ar Godmanu un Ždanoku un Dombrovski kā savā laikā un vēl pārējiem, ko viņi ir panākuši? Pilnīgi, nezinu, tautai pasaka, ko viņi ir panākuši. Pilnīgi neko, bet izrādās savām valstīm, kur ir ievēlēti eiroskeptiķi Eiropā, tie ir tomēr kaut ko panākuši. Vai tur procents labvēlīgāks, vai aizdevumi tur, ka labvēlīgāk. Viņi ir kaut ko panākuši tieši cīnoties. Mūsu šitie te, kas pašlaik tur ir, necīnās nemaz. Tā, kungi, es jums gribu paprasīt, bet kas būtu bijis, piemēram, kā jūs domājat? Tīri teorētiski tā. Ja, atceries, tur aizbrauca latvieši, aizbrauca traktoriem, paskaties, ko tur demonstrē. Daži tur pat gribēja tur tos goju mēslus, tās kravas tur nokraut pie to Eiropas parlamentiem, nokrau kā. Bet, ja Latvija būtu skaidri un gaiši pateikusi, ja mums nebūs šis te līdzmaksājums lauksaimniekiem tikpat liels kā vislielākais, jo mums ir visgrūtākie apstākļi, mēs esam vismazāk attīstītie. Ja būtu. Ja viņi būtu aizgājuši, nolikuši koku uz galdu un saka tā, ja nebūs, mēs rīt sākam organizēt stāšanos ārā no Eiropas Savienības, vai jums patīk un nepatīk. Un aicināsim vēl arī mūsu kaimiņus un visus citus neapmierinātos. Un izbeigsim šos te pekstiņus. Jo, kā tu zini, Latvijā, ņemot šo oficiālo ciparu pat laban, pat oficiālais cipars, izrādās, ka šie, kas ir pret Eiropas Savienību šodien balsotu, ir vairāk nekā tie, kas balsotu par Eiropas Savienību. To Rīgas radio oficiāli paziņo, tie mūsu valdības oficiālie dati, kur jau, protams, arī es ceru, ka ir aiz matiem pievilkti un tā, tā, lai neliktos, ka tik briesmīgi, redziet, tur kaut kādi 38% balsotu tagad pret Eiropas Savienību, bet tikai 36 vai 34, tāda neliela pārsvala, lai cilvēkiem, tā, jauktu galvu un smadzenes, ka tie balsotu par. Tātad, redzi, pat to viņi spiesti paziņot, lai galīgi nebūtu balti meli, Un tad, ja īstenībā taisīt šodien šo balsošanu, tad es tev garantēju, labi, ja būtu kādi tur tikpat, cik bija par šo eiro ieviešanu, tie 5-10% būtu par to, ka mēs gribam Eiro Savienībā, un tie pārējie 90% būtu pret Eiro Savienību. Ne tā? Kā jūs, kungi, domājat? Vai es paniknu mazliet te ņem? Jā, šodien mēs redzam, ka no Eiropas Savienības, praktiski nekāda labuma nav. Un ja taču zināms, ka Eiropas nauda, tā ir mūsu nauda. Tā ir mūsu nauda, ko mēs iemaksājam Eiropas tur kasē un ko mums atdod atpakaļ. Jā, atdod. Jā, atdod, jā. Bet pēc tam tā nauda, kas Eiropas kasē ienāk, tā jau ienāk mūs aplaupot, saimnieciski, ekonomiski. Bet tur visās citās valstīs, ja kaut kāda neapmierinātība te iziet, un viss ir apstājies, visas lidmašīnas nelido, vilcieni neiet, mašīnas neiet, skolotāji skolas nedarbina nekā. Te izgāja skolotāji,
it kā 1500 streikot, un paziņoja pēc tam, bet visas skolas, visas stundas izpildīja pilnībā. Nu, kā tas ir iespējams? Nu, tad tie jāatlaiž, tie liekie. Tos tad bija laikam jāatlaiž. Te nav tāda mīkšķaulība. Ja dara kaut ko, tad vajag darīt riktīgi. Nebrauc vilcieni, nelido lidmašīnas projām nekur. Ārsti arī pieņem tikai svarīgākos. Edgar, tu jau redzēji, kas notikās tad, kad tika nobloķēts satiksmi Bauskā uz tā tilta. Atceries, ka tie tur nostājās, ja? Jā. Tad te mūsu drošībnieki un pareizie bija klāt un visu to lietu fiksī nokārtoja. Ja? Tad jau tur, redzi, tā kā tiem nabagiem šaut nav ar ko, bet tiem ir, tad tā spēle bija vienos vārtos, ne tā? Nu tā bija. Ir jau vēl arī tāda interesanta lieta. 87., 8., 9. gadā, ja, mēs arī gājām katru dienu piketi, mītiņi, visādi gājieni. Mūs praktiski neviens netraucēja to darīt. Vienīgi, ja satiksmi traucēja tā. Bet tagad, ja tu kaut kur izies, kaut ko paprotestēs un nebūsi pieteicis, tev uzreiz ir soda nauda un tu ir noziedznieks un viss. Terorists, visaugstākās raudzes, jā. Tad bija viss atļauts, jā. Tagad visur ir ierobežojumi. To jau atļāva speciāli, tas jau bija. Mēs taču bija aktieri, kā tu aktieriem varēja neatļaut, lai viņš stāva plakāt. Viņā stāv bija. Citādi nekas nebija. Man pienāca, es jau to vienreiz teicu, pienāca viens Krievs 86 gadi, viņš teica, atnāk žīdi, te tev nebūs ne āmurs, ne sirps un vispār nekas, pareizi, āmurs tagad 8 lati maksā. Kādreiz viņš maksāja mums pa kapeiku lāpsts vispār, diez vai tagad tā trūcīgi cilvēku var nopirkt, viņš jau 20 lati maksā kaut kur. Bet tagad ir super lāpstas, firmas lāpstas, Fiskāra lāpstas, tādas ar caurumiņiem no titāna, ar titāna duralumīnija kātu. Tu zini, tagad ir tās ir 40 lati, 50, jā. Bet vai tad cilvēkam vajag tādu? Cilvēkam jāiet pēc tās ubagu zupas, es domāju, uz to Krišnaītu virtuvi, vai nestāvēt rindā, paskaties, kā tur stāv rindā šie te nabag pārtiks lūdzēji. Kā tad tie nabagi radās? Nabagi radās tajā laikā, kad vienu brīdi galīgi nekāds darbs nebija, visi aizgāja no darba prom, un tad, kad atkal darbs radās, nāca atpakaļ, nevarēja nekā iesākt strādāt. Metinātājam pēkšņi vajadzēja certifikātu, viņš bija nometinājis visu mūžu bija nometinājis augstākās kategorijas. Viņam vajadzēja iet pārlikt kaut kādus eksāmenus, 200 lati, kur izmaksāja. Jā. Un viss, lai noformētu, vajadzēja lielas naudas. Un tāpēc tagad cilvēki tādi 50 līdz 55 gadi ir liels bomžu bars. Kas nevarēja ar labiem arodiem strādājuši agrāk. Viņi tagad nekur viņus vairs nevar. Viņi nevar nekur iestāties darbā. Viņam nav dokuments, ka viņš kaut ko māk. Jā, tā ir skumīga lieta. Jo pamatā ir rūpniecības un saimniecības, kā saka, izjaukšana. Un vēl arī šitie nozieguma panti. Laupīšana. Tas stāsta. Viens 5 reizes sēdējis pa laupīšanu. 20 gados pa 5 reizes pa laupīšanu sēdējis. Kā tas iespējams bija? Tas ir iespējams. Labi, mēs paklausīsimies atkal vienu ļoti jauku dziesmu, veco Džim Rīvu, kur es 61. gadā klausījos un priecājos, un tad turpināsim. Jā, paldies Džimam Rīvam, kurš jau tūlīt 31. jūlijā būs 50 gadi, kā viņš nokrita ar savu privāto lidmašīnu, kad brauca tur ar vienu savu draugu skatīties vienu jauku māju, kur viņš gribēja nopirkt.
Un man tagad, kāpēc es uzliku šo dziesmu, es ieraudzīju šeit mums kompjūterī, reku angliski uzrakstīts Jim Reeves, Yours the only good thing that's happened to me. Jā, var sakot, vienīgā labā lieta manā dzīvē, kas ir bijusi, tā esi tu, tas ir par mīļoto sievieti. Redz, tajos laikos es klausījos to skaisto muziku un priecājos salīdzinot ar to, ko mums te spēlē, tā, protams, bija pasakaina muzika, un es dzīvoju tajā pasaulē, bet es tikai nesapratu, kāpēc viņš tik skumīgu dziesmu, ka vienīgā labā lieta, kas viņa dzīvē ir bijusi, tā ir šī jaukā sieviete. Nu, acim redzot, pie to kapitālismu vairāk viņam nekas nesanāca, ja? Nu, dzērājs viņš nebija, dzērājiem vēl tā pudelīt varbūt, ka ir ļoti laba lieta, pīpmaņiem varbūt kādu cigareti, ja narkotika pasūktā ir laba lieta, bet, nu, Džimam Rīvam, redz, ko viņš dziedz, ka vienīgā labā lieta. Nu, labi, nebūsim mēs tik skumīgi, dziesma bija jauka, es domāju, jā, un balss arī tādi, kādi šajos laikos vairs mēs dzirdēt nevaram. Mēs turpinam raidījumu Gaismas pils, kurā man viesos ir šodien Aivars Andersons un Edgars Dambītis, dūšīgi vīri, pašos spēka gados ar skaidrām galvām, un mēs cenšamies te meklēt risinājumu tām problēmām, kuras ir mums tā samilzušas un kuras mūs velk arvien dziļāk. Mūsu valdība saka, ka mēs nu jau esam no krīzes tikuši ārā. Mēs dzīvojam gandrīz vai paradīzē, pārpilnības un pārticības zemē. Eiropas šie te apoloģēti, kuri mums te slaus dziesmu žvidzin un gar ausīm dzied un saka, ka Latvija būšot visstraujāk valsts ar visstraujāko attīstību Eiropā. Starp šim 28 valstīm atliek secināt, ka visās pārējās Eiropas valstīs ir vēl sliktāk dzīve nekā pie mums, ne kungi? Jeb kā tur, nu jocīgi izklausās, jo skatosies uz to, kas mums te reāli notiek, es nezinu, es nepamanu, nu pilnīgi, nu nekādus, nu stāstiet, ko tad mēs esam šeit sasnieguši, kā mēs esam izgājuši no krīzes? Kā tā nav sasnieguši? Nu stāsti. Pirmais prezidents mums pēc brīvības nodibināšanas komunists palika miljonārs. Sākumā baidījās pat, laikam bija truši asins iekšā, saucās par Umpīti, vēlāk atklājās, ka viņš ir Kārlim Ulmanim kāds radinieks, nu, komunists, miljonārs, čekisti visi, miljonāri, uzņēmēji, nu, pārējiem, ko pārējiem vajag? Neko nevajag. Pārējais var likt pie darba. Edgar, kāpēc tur nebija čekisti, pasaki? Man neviens nepiedāvāja. Neņēma pretīm tev? Droši vien, ka nebūtu ņēmuši. Jā, tu biji brīvdomātais paliels. Es biju brīvdomātais. Redzi, man arī, kaut gan Grantiņš te izmisīgi cenšas visiem taurēt un tribulēt, ka es un Aivars Garda esot labi apmācīti čekas aģenti. Jā, tu saproti, es varu pateikt, ka viņš ir galīgais plānprātīņš. Es tas zinu, kas bija, kā bija un ko. Man neviens pat nav piedāvājis. Es ar to muziku krāmēdamies, mani glāba pāris reizes un arī izdevīgas situācijas. Nezinu, man nekāda sakara nav bijis. Kā tev ar tiem sakariem ar to čeku pasaki? Nu, mani viņi izsauca daudzreiz izsauca. Par ko te viņi sauca? Nu, man viņi izsauca, ka es pretpadomiski runājot, 74. gadā man izsauca Ventspilī un piedāvāja, tu negribi dzīvot Padomu Savienībā, es teicu, es nedzīvoju Padomu Savienībā, es dzīvoju okupētā Latvijā. Nu, labi, kur tu dzīvo? Uzraksti, ka tu negribi dzīvot te. Nu, bet man bija tāda grāmatiņa atradusies, nezinu, kur es viņu tādu biju dabūjis, tur bija šitie te psihiatriskās slimības, kādas ir, ka var ārstēt ielikt. Ka tev nepatīk Padomu Savienība, tu slims, ka tev nepatīk Padomu valdība, ka tev nepatīk Padomu atribūtika. Viss, kas tas tev nepatīk, tas varēja arī būt krimināla pāns, bet varēja arī būt trakamāja. Un tur tā gadus neskaita. Tur cik ieliek, cik viņi grib tik tur un dod vēl zāles. Nu, tā iznāk tā. Es domāju, ka tur devu zāles, lai ātrāk nozāļotu, lai tik ilgi nebūtu jābaro pavelti, ne? Nu, iespējams arī, jā. Elementus riebīgos. Varbūt, ka es būtu uzrakstījis, es būtu dabūjis to izbaudīt.
Nezinu, vai tagad būtu dzīvs, ja nebdzīvs. Vārds, ka tu nerakstīji, tu viņam spirinājies pretīm. Es nerakstu, es savā Latvijā gribu dzīvot. Es teicu, jūs tie ir atskrējuši. Krievs man tur tāds tirpināja. Nē, mēs te atbrīvotāji. Es teicu, ko tad tu atbrīvoji? Neko neatbrīvoji. Kā atbrīvo, tad iet pēc tam mājā, ja tu kādu atbrīvo. Tā man kāds uz ielu, tur kādu daudzīs, es viņu atbrīvošu no huligānu, un pēc tam iešu pie viņas māmu, teicu, paklausies, es tagad padzīvošu pie tevis, es tevi atbrīvoju. Jā, viņi 40. gada 17. jūnijā mūs atbrīvoja gan no mantas, gan no dzīvokļiem. Jā. Un iedeva plašas āres Sibīrijā mums, no sievām un atbrīvoja no sievām, no bērniem atbrīvoja, izšķīra ģimenes. Vīri tālu ziemeļos, aiz polārā rokas, sievas tur kaut kur Sibīrijā bērniem, turpat vairums arī palika, jā. Tā kā tas nav tik vienkārši. 90. gads, Ivars Redisons savā uzstāšanās reizē runā konferencē šajā zinātniskajā. Kamēr nav likvidētas okupācijas sekas, par starptautisko nolīgumu ievērošanu ir atbildīga okupētāja valsts, nevis pavērdzinātā tauta. Līdz šai dienai Krievija nav uzņēmusies nekādu atbildību par to, kā viņi 40. gadā šeit ieradās 17. jūnijā, no kā tā viņi mūs atbrīvoja. Arī pēc kara viņi otrais okupēja mūs 45. gadā un joprojām šeit dzīvo. Aivar, vai tev nav bailes? Krievijā patās esot pieņemts likums, es šodien internetā izlasīju, kā par to, ka tu te, ja tu aizbrauks uz Krieviju un paziņos, ka Krievija ir okupējusi Latviju 40. gadā, 5 gadi cietumā tev garantēti. Es nebraukšu uz Krieviju. Tu nebrauks? Nebraukšu, bet ja viņi atbrauks šite? Tad parunāsim. Pa dušam? Padušam, jā. Es neiešu krūmos, es neslēpšos krūmos. Ko tu, Edgar, darīsi? Lai panāk priekšā. Man jau ir piedraudēts, bet man tos gadus piedraudēja lielākus. 20 gadus par svētā plakāta, tas, kas bija Matroģina zaujot. Man bija pārtaisīts viņš visu zemju okupanti brauciet mājās, visu zemju okupanti. Bet pašreiz man izliekas, ka tas plakāts ir tāds pret žīdiem, jo tur ir minēts visu valstu. Tas antisemīts var iznākt ar tādu plakātu tagad, ja es iziet ar to plakātu droši vien. Bet tajā laikā ārdījās vienīgi šitie vecie politruki un militāristi tādi apdauzītāki. Jā, bet tie jau liela daļa bija dižās izcelsmes, tikai tie bija austrumu, nevis rietumu. Tie bija austrumu, jā, bet, ir austrumu un arī rietumu. Tie vienalga uzskata, Krievs viņiem ir nekas, tas ir arī jāizmanto pilnībā, jāpakļauj. Bet viņi jau visi bija pieņēmuši tos Krievu uzvārdus un viss likās tikai, ka viņi ir Krievi, bet neviena Krievi jau tajās cietajās vietās jau nebija, arī armijā. Jā, tieši tāpat kā tagad Ukrainā, paskaties. Jā. Jā, es jau te skaitīju, cik tur tajā, kā augstākajā radā 43% izredzēto un 34% Krievu un kāda 18% Ukraiņu tikai, un tur daži procenti pārējie, un valdībā vēl trakāk, pie 0,2% pēc oficiāliem datiem viņi esot Ukrainā, ja, šie dižās izcelsmes pārstāvi. Tad valdībā viņi ir 63%. Vai tas ir normāli? Kā tev liekas? Tas ir gandrīz tāpat kā Krievijā 17. gadā, un tāpat labāk Ukrainā. Tas jau viņu plāns bija. Tad nav ko brīnīties par Krievijas reakciju, ne? Pat labāk. Kā Krievi rīkojas tur Ukrainā? Krievi jau pret tiem izredzētiem arī Maskavā un Pēterburgā darbojās dažu brīdi. Saka, pietiekoši aktīvi. Ja? Aktīvi. Jā. Ko tu, Evar, gribēji tur vēl tu te ieraudzīji tādu jauku, ko
Ļoti jauka brošūriņa Latviešu nācijas izredzes, jā. Es jau arī tajā kā tad ir ar tām izredzēm? Es tajā konferencē tur biju, pilna universitātes liela aula bija. Ļoti interesanti, te jau man ir daudz, kas te pasvītrots, un galvenais, ka viss tas, kas te ir teikts, gandrīz viss, līdz šai dienai ir aktuāls. Šajā sakarībā Visvalds Lāms, kultūras nozīme nācijas izdzīvošanā. Kas tas bija Visvalds Lāms? Tas nav Visvalds Lācis, Visvalds Lāms, jā. Kur viņš tagad ir miris vai dzīvs? Jā, diemžēl. Miris, jā. Šajā sakarībā jāatceras 19. gadu simtenī vienmēr un visur skanošais latviešu nacionālās atmodas sauklis – strādāt priekš tautas. Krišņānim Valdemāram rūpēja nevis valsts vīra karjeri Krievijas impērijā, bet gan, lai viņa tautieši iegūtu izglītību, turību, uzņēmības drosmi. Lūk, to Krišņāns Valdemārs savā rūpējas nevis karjeri Krievijas impērijā. Tad jāvelk paralēls ar mūsdienu šiem kandidātiem uz Eiropas padomu. Viņiem arī interesē tikai Eiropas padomu un nevis mūsu tauta. Prakse ir pierādījis, ka viņiem tādas intereses par tautu nav, jo praktiski mēs neko nejūtam no viņiem, nekāda labuma nenāk. Nu, ja viņi tur labi neuzvedīsies, tad viņus no turienes ātri dabūs atpakaļ. Bet, kungi, es jums pirms tās jaukās muzīkas, Jim Rīv, es jums uzdevu jautājumu, mēs nepaspējām, tā mūzika te sākās, man gāja kompjūteri, jūs nepaspējat man atbildēt. Kā tad būtu patiešām, ja kas notiktos, ja šie Latvijas pārstāvi tur pateiktu, ka ja nebūs nodrošināta mums tāda pati dzīve, kā visiem tur Eiropā, vismaz tas Eiropas vidējais līmenis, ja vismaz vairāk par video līmeni, jo, redziet, mēs taču Padomju Savienībā, mēs bijām faktiski visaugstāk attīstītā republika, bet tagad mēs esam praktiski pēdējās vietās, turpatās ar Rumāniju, ar Bulgāriju un visiem tiem tur, kas ir pašā astē, un var cikot, visi tie rādītāji mums tur gan pa mirstībām, gan pa narkotikām, gan pa vispār, jo ir viss sliktākie, un nekur, vienīgais, ka tagad no tās nulles mēs visstraujāk augsim, bet, redz, ir jau ļoti jauki, acīm redzot, tad jānolaiž pilnīgi līdz nullei visa saimniecība, viss. Un kā jūs no kuras otrās ir trešās klases aritmētikas, nezinu, kurā grāmatā tagad, kuras klases grāmatā ir, ja jebkuru skaitli, kuru tu dali ar nulli, cik iznāk? Tāpat nulle vien iznāk. Nē, bezgalība. Var cikot būtu bezgalīgi liels lēciens būtu, Aivar. Bezgalīgi liels. Dalot ar nulli, dabot bezgalību. Jūri, es tev varētu atbildēt, kā būtu tur. Kā būtu? Kad viņi ietu. Ja viņi ietu, tad riktīgi cīnītos par to. Ja viņiem būtu arī vidējā alga, bišķiņu vairāk kā Latvijā, tad varbūt viņi ietu, bet tagad jau viņi neies. Viņiem tur 1000, 10, 12, 15, es jau nezinu, tur tās algas ir fantastisks, jā. Tāpēc viņi arī tur cīnās. Es varu pateikt, piemēram no sevis tikai, jā. 90. gadi teica, ka 90. gados arī esot bijusi grūta dzīve. Vai tā bija? Kur, Latvijā? Jā. Te, Rīgā. Es nezinu, es 90. gados vēl rakstīju mūziku, pārdevu kasetes, brauca skaistu lielo BMW 700 mašīnu, nezinu, pa naudas trūkumu es nesūdzējos. Es arī tad nesūdzējos, bet izrādījās, kad daži liela daļa cilvēku dzīvoja ļoti trūcīgi, bet tā kā mēs bijām arī pārtikuši, mēs to nemanīja nemaz. Tāpat arī tie, kas tur tagad, viņiem arī lielas naudas, vai tad viņi mana kaut kādu bomzi tur, jeb kaut kādu vidējās algas saņēmēju, tas viņiem nav. Un tagad vēl vidējās algas paaugstināsies. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem paaugstinās, visus saskaitīs kopā, un visiem būs bišķi vairāk. Jā, var cikot, neēdušais, tas ir paēdušais neēdušo nesaproto, ne? Un slimais nes veselo. Tā pašlaik izskatās, jā? Jā.
Jā, bet tajos gudrajos protokolos skaidri un gaiši ir rakstīts. Mēs paaugstināsim algas. Kuros protokolos? Tajos gudrajos protokolos. Tie ir Cionas gudro protokoli. Jā, Cionas gudro protokolos skaidri un gaiši ir rakstīts. Jā. Mēs paaugstināsim vidējās algas, mēs paaugstināsim algas vispār, bet tas tautai neko nedos. Jo mēs tajā pašā laikā paaugstināsim cenas uz visplašu patēriņu precēm un tā tālāk. Uz elektrību, uz gāzi, uz dzīvokli, uz zemi. Mēs nodokļus uzliksim un tā tālāk. Tas neko nedos, Edgar, ka paaugstinās algas vidējās vai kādas tur. Gudros protokolos. Tur viss ir uzrakstīts, kā uz delnas redzams. Jā. Viss ir. Tieši tā viss notiek. Gudros protokolos rakstīts, ja izredzētām vajadzēs akns, tad viņš arī paņems no tevis. Un ja viņam vajadzēs tevi nosist, viņš tev arī nositīs, un viņam par to nekas nebūs. Nekas nebūs, jā. Nu, tas ir citos protokolos rakstīts jau. Vienalga, vien un tie paši protokoli jau tur ir. Jā. Labi, Zēni, lai mums vēl lustīgāk līdz beigām vēl mums tāds brīdis ir, mēs vēl kādu skaistu jauku dziesmu no veciem laikiem, man tāda nostalģija ārā, tāda skaista saulīte, un es arī vecu Paula Ankas dziesmu, kuru ļoti reti, kad es dzirdu, kur spēlēm praktiski nevienā radiostacijā, es vismaz 20 gadu laikā neesmu šo dziesmu dzirdējis, arī ne Rīgas. Mūsu radio es laikam vienreiz nospēlēju. Tā ir atkal Paula Ankas stilgitāra. Jā, paldies atkal Paulam Ankam pa jauko dziesmu, kur es arī klausījos tajos, 60. gadā mazā platīta 45 apgriezieni, man pat bija un par radio vairākas reizes viņu dzirdēju, tad viņi bija ļoti populāri. Mums Radio Merkur studijā šodien Gaismas pilī, mani divi jauki brieži, divi dūšīgi vīri, tas ir Aivars Andersons un Edgars Dambītis, un es, Juris Lapiņskis, protams, un mēs runājam esam izanalizējuši, kā tad mums te iet, cik tālu esam tikuši, bet pats galvenais jautājums, un vienmēr jau ir tā, ko tad darīt, kā patiešām no šīm ziepēm, no šīm nepatikšanām mums tikt ārā. Redz, piemēram, tagad, pat vakar nodibināja Ingūna Sudraba jaunu partiju. Jānis Bordāns tūlīt, kurā tur maijā dibināšot arī patriotiskos demokrātus. Protams, tur es lasu tos komentāros tie cilvēki raksta, šitie trakie dullie, ko viņi dara, viņi vēl tikai šķeļ latviešus vēl vairāk, latviešiem vajadzēja apvienoties visiem vienā partijā. Pagājušā raidījumā, ja jūs, kungi, dzirdējāt, es ceru, ka jūs dzirdējāt, man bija viestos Valdis Steins, Viktors Tračums un Rolands Cernis, un Viktors Tračums arī taisnī šo te jautājumu pacēl par to, ka vajagot latviešiem vienu partiju. Bet kā tos latviešus apvienot, jo katrs velk uz savu pusi, katram tas ceļš ir pa savam redzams, katrs domā citādāk. Es, protams, uzreiz tam Viktoram Tračumam iebildu par to, ka paskaties, Repšeiners jaunais laiks gribēja zemi iztirgot visiem, kur ņem, ka tikai dārgāk un vairāk, Latviju vispār ir pārdot, Latviju arī pārdot, protams, šī politika ir realizēta pilnā mērā, pa visiem 100% es gribu teikt, jo no 1. maija, kā jūs ziniet, stājās spēkā šis likums, ka mēs vairs nedrīkstam neko atrunāt, ka mēs nedrīkstētu jebkuram Eiropas pilsonim pārdot Latvijas zemi. Tagad viņi var pirkt, cik viņi grib un ko viņi grib pilnīgi oficiāli. Nevajadzēs slēpties tur aiz kaut kāda latviešu nabaga bomža muguras, noformējot uz viņu dokumentus un spēlējot atkal to teātru un cirku taisot. Tagad varēs atklāti ņemt un paņemt. Tas ir mans, vai ne? Un, tad visu Latviju, protams, arī es teicu, kas tad bija, visu Latviju programmā bija 500 hektāri vienās rokās, bet tikai Latvijas pilsoņiem. Bet mana Jura Lapinska, man nostāja ir, ka zeme vispārīgi ir visa mūsu latviešu tautas kopējais īpašums, un zeme nedrīkst vispār privāti īpašumā būt un nevienam piederēt. Un ja man vajag, teiksim, es gribu māju celt vai rūpnīcu kādu celt vai velotreku vai es nezinu kādu tur futbola laukumu, tad, protams, ir mums šeit vietējās pašvaldības, ir mūsu valsts iestādes, kur gudri vīri arī paklausās manus priekšlikumus un saka, jā, Juri, der priekš velotreka,
Latvijā taču nav vairs neviena velotreka. Padomju laikos bija 3 velotreki. Bija Ventspilī skaists koka velotreks ar gareniskiem dēļiem. Senču cilā bija betona velotreks, un šeit pat Marsa velotreks brības. Kārļa Urmaņa laikā arī bija, Aivars saka, un tā tālāk. Bet mums šodien nav pat neviena velotreka vairāk. Nu, mēs esam nodzīvojušies, tā teikt, līdz pēdējam, līdz kliņķim, es gribu pateikt. Nu, un es gribu uztaisīt velotreku. Protams, banka bez procentiem man varētu palielināt naudu, es ķertos klāt un uztaisīt riktīgu slēgto velotreku. Nē. Bankas ir tie, kuri diktē noteikumus, kuriem ir svarīga peļņa, viņi pelna. Kā jūs ziniet, pie šīs te pārējas no tiem eiro uz, tas ir no latiem uz eiro, kā viņi saka, pie pārējas. Faktiski tas jau bija eiro, tikai vēl lata izskatā, bet viss šitas cirks teātris, ko mums neprasot realizēja, ievilka mūs tajā nozīdzīgajā eiro zonā. Diemžēl, redziet, bankas esot nopelnījušas 3 mēnešos 1,43 miljonu lati, tas ir eiro, nerunājot par tiem pagājušā gadā. Pagājušā gadā viņi nopelnīja gandrīz 100 miljonus. Bija gads, kad Svetbanka viena pati bija nopelnījusi gadā 100 miljonu latu peļņa bankai, kas neko neražo, kas tikai tos papīrišķi cilā. Nu, es saprotu, ka tiem banku darbiniekiem un pa telpām un pa visu, tas iet tur tie paši izmaksāt, tas jau viss ir samaksāts, bet peļņa viņiem, ko viņi uz šo te ir nopelnījuši, uz šo augļošanu pa šiem procentiem un atņemot cilvēkiem dzīvokļus, īpašums un tā tālāk, terorizējot un taisot atkal visu darot šo noziedzīgo darbību, viņi ir nopelnījuši tādus miljonus. Mana nostāja ir, ka vispārīgi nedrīkst būt neviena Latvijā, neviena ārzemju banka, neviena privāta banka, drīkst būt viena Latvijas banka, bet Latvijas banka pašlaik vispār nav tā, kas mums te saucās Latvijas banka, tā ir Latvijas centrālā banka, tā ir faktiski starptautiskā valūtas fonda, jeb šīs Eiropas centrālās bankas tur Frankfurtē, kur Rothschildi saimnieki, filiāle. Jā, ko tu, Edgar, gribi pielikt? Es gribētu pateikt par tiem partijām. Nu, visi it kā latviešu partijas pa latviešu lietu. Nu, kāpēc tiešām nevarētu būt viena partija latviešu? Viena. Nu, tas ir tikpat kā rīkos maratonu, jā. Tagad rīkos maratonu. Varbūt vajadzētu rīkot 5 maratonus Rīgā. Tā būs vairāk uzvarētāji. Bet kas pa vainu ir, kad grib tās partijas? Priekš kam viņas vajadzēs? Viena partija, visi varat valdīt, visi būs vareni, visi izies ielās. Nē, Edgar, šeit nav runa par to. Partija ir ļaužu cilvēku grupa, cilvēku kopa. Nu, maza bandiņa. Sauc pa bandiņa, tu gribu, orķestrs angliski arī band, orķestrs, vai ne? Cannibal Jazz Band, vai ne? Jā, banda. Nu, mēs bandu saprotam vairāk kaut kādus tur laupītāji, žuliks un ko tur, vai ne? Bet, labi, lai būtu sauc ļaužu grupa, banda vai kā, ir partija, bet tie ir sanākuši cilvēki ar vienādām interesēm. Es varu... Nē, visiem ir interesi, tikai pilnīgi pretējs. Es saku, ka zeme nedrīkst piederēt vispārī par ārzemniekiem nerunājot. Kā es varu vienoties ar tādu? Manas prasības, piemēram, es neiestājos Ingūnas Sudrabas partijā, viņiem zinām man nostāja. Es prasīju 4 lietas. Pirmais noteikums bija visas tās reliģijas likvidēt, Sudraba esot pareizticīgā, var sakot. Nu, tas ir žīdu reliģija, pārtaisīt pa pareizticību. Jā, velk uz to, es izrādās nepareizi varētu ticēt tikai, Nākošais, 18. novembra Latvijas atjaunošana. Mēs nedzīvojam šajā atjaunotajā Latvijā, mēs dzīvojam 4. maija Latvijā, diemžēl, LPSR mantiniecē. Nākošais, es prastu deokupāciju, dekolonizāciju, un pats pēdējais, es varbūt varēju šos 3 krupļus vēl norīt, lai vismaz mēs pie naudas tiktu, tas jau ir uztaisīt šo kuģojumo Daugavu. Bet kā man Ingūna Sudraba šeit bija raidījuma, atcerieties, politikas raidījums, kurš bija 1. 2. maijā pēc Edgara Zīles, runāja Ingūna Sudraba vesels 46 minūtes, un es skaidru un gaiši paprasīju, kāda ir viņas nostāja pret šo kuģojumo Daugavu. Tā būtu vienīgais
pēc maniem ieskatiem vienīgā iespēja latviešu tautas izdzīvošanai šajos grūtajos apstākļos. Otrs valsts budžets, tad pietiktos pensijām, algām, māmiņām, skolotēm un tā tālāk. Ko tu, Edgar, gribēji teikt? Nu, bet es par to Daugavas rakšanu jau biju dzirdējis, tu jau stāstīji to. Daugava nav jārok vispārīgi. Nu, nav jārok, bet kas to viss padziļinās tur viss? Tu teici ķīnieši, tad viņi... Mēs, ne ķīnieši. Ķīnieši ar mieru mums aizdot naudu, kuru viņiem nav kur likt. Viņi pat laban atbrīvojas no tiem dolāriem, kurus vispār nav kur likt. Mēs viņiem varētu palīdzēt, viņus likt lietā. Viņi visus 90 miljārdus, viņi uzreiz doda pa mazu procentu. Nu, bet tas strādniekiem jābūt ir... Savējiem, protams, par to arī mēs pastāvam, ka tad visiem praktiski, kas aizbraukuši prom no Latvijas, jābrauc atpakaļ mājās strādāt, nevis gliemējuši lasīt un pa šiem te trauku mazgātājiem un lupatlašiem, vai ne, bet pa normālu kārtīgu algu. Aizbraukuši, protams, gudrākie cilvēki, tie, kas māk kaut jumtu uztaisīt, māk māju uztaisīt, celtnieki, amatnieki, tādi speciālisti, inženieri aizbraukuši. Šeit mums, lai šādu projektu 90 miljārdu tādu uztaisītu, mums ir vajadzīgi nopietni cilvēki. Un darbs pietiksies visiem, un alga, tad mēs varēsim uztaisīt Eiropas līmeņa algu. Nē, tātad nevienu no šiem 4 punktiem Inguns Sudrabs partija man nepiedāvā. Kā es varu iestāties tādā ļaužu sabiedrībā, šādā ļaužu grupā, kur pilnīgi pretēji manām interesēm. Es nekad tur neiešu, man tur beigtu ievilks tikai ar striķi kaklā, vai ne? Labi, mums ir vēl burtiski minūte laika. Ko jūs, kungi, mūsu klausītājiem novēlēsiet šajā jaukajā? Palika jautājums, ko darīt. Ļeņinam bija tā grāmata, ko darīt, un viņš teica, visu zemi proletārieši apvienosimies. Mūsdienās ir sauklis, visu zemi nacionālisti apvienosimies. Bet es domāju, ka tas ir tikai nākošais solis. Pirmam solim jābūt visi nacionālisti Latvijā apvienosimies. Latviešiem jābūt kā vienam kulakam. Un te nav ko vairs runāt. Nu, es domāju, ka latviešu tautai ir jāpaliek gudrākai un jāinteresējas, kas par viņu tagad valda un kā visu vajadzētu regulēt. Jā, labi, teikšu paldies maniem jaukajiem viesiem, Edgaram Dambītim un Aivaram Andersonam, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem par uzcītību un pacietību klausoties mūsu raidījumu Gaismas pils, atkārtojums svētdien pulkstens pusē 10 līdz 12 un sestdienas svētdienas naktī no 2 līdz 4, kuri klausās ārzemēs internetā, un uz sadzirdīšanos mūsu nākamajos raidījumos. Paldies!